Ja tu gribi pārdot vairāk, pārstājot samazināt cenu, tad tev vajag šo dzirdēt. Pirmā lieta. Tu padodies pārāk agri. Tu padodies pēc pirmā nē. Tu vienkārši saki, jā, labi, nav problēma, uzredzēšanos. Numur 2. Tu klausies vairāk nekā tu runā. Tu tikai pičo un izsaki piedāvājumu un stāst par produktu. Numur 3. Nav skaidrības par nākamajiem soļiem. Klients ir iekritis nekur zemē. Kas zvanīs, kad zvanīs? Varbūt nosūtīsim e-pastu, vai man zvanīt, vai man nezvanīt. Vispār nav skaidrs. Numur 4. Tu reāli domā, ka vienīgā problēma ir cena. Ka viss, kas viņam interesē, tikai un vienīgi cena. Bet klienti negrib vienmēr lētāko. Viņi grib vērtīgāko. Nu vai tad tu brauc ar pašu lētāko mašīnu un dzīvo pašā lētākajā dzīvoklī? Nu diez vai. Un numur 5. Tu izdari secinājumus par klientu pārāk ātri. Tu izdzirdi vienkārši kaut kādu viņa akcentu vai kaut kādu frāzi un jau no tā izdari secinājumus, vai viņš būs pircējs vai viņš nebūs pircējs. Tieši tā darījumi nomirst pārāk ātri, vēl vispār nesākoties. Tāpēc, ja tu negribi uzlabot pārdošanu, tad noteikti nesako šim kontam un neskaties šo saturu.